Pamanījāt, cik milzīgs mēnesis pēdējās dienās? Mums ir super pilnmēnesis 7. septembrī. Un tas ir tik liels, jo atrodas tuvu Zemei. Un ir ne tikai pilnmēnesis, bet arī pilns mēnesis aptumsums zivīs. Un tas būs viens no visspēcīgākajiem notikumiem visā šajā gadā. Aptumsuma enerģijas jau ir patiesībā jūtamas kopš augusta beigām. Tātad, ko mums šis aptumsums nes? Galvenokārt paceļas karmiski jautājumi. Šatās dienās un nedēļās parasti atmaksā pagātnes notikumi. Kaut kādas neatrisinātas problēmas, iekšējas bailes, veci stāsti. Aptumsums to visu paceļ. Viss, ko mēs esam ilgi atlikuši vai slēpuši no sevis un citiem, tagad nāk gaismā, jo šīs enerģijas ir vērstas uz attīrīšanu un pabeigšanu. Aptumsums var atnest kaut kādas krīzes, varbūt iekšēji vai ārēji, bet ir svarīgi paskatīties to kā uz iespēju. Jo vienmēr, kad kaut kas mainās, kaut kas pazūd, tā ir iespēja nonulēt kādu sfēru un iziet vēl labākā līmenī. Tāpēc skatieties, kas kā notiek, un uztveriet to kā pagrieziena punktu uz vēl labāku dzīvi. Un, lai mums visiem būtu vieglāk tikt ar šīm enerģijām, es nākamnedēļ uztaisīšu kādu bezmaksas meditāciju. Un, tagad sāksies tieši 2 nedēļu garš aptumsuma periods. Tad tas ir posms starp 2 aptumsumiem. Tas ir tāds spēcīgs portāls. Bet šis enerģētiski spēcīgais laiks arī var pastiprināt konfliktus. Cilvēki var rīkoties neadekvāti, tāpēc esiet īpaši uzmanīgi uz ceļa, kontaktā ar cilvēkiem. Un pašā aptumsuma dienā, 7. septembrī, gribēsies vairāk miera, vientulības, pačilot, un arī vajag pabūt ar sevi. Klausieties savā iekšējā balsī, ja šajā laikā vislabāk var saprast, kas ir liekas, no kā ir pienācis laiks atteikties. Un aptumsuma perioda laikā nevajag ļaut emocijām jūs pārņemt vai kaut ko sasteigti darīt. Var, protams, paraudāt, caur to arī notiek attīrīšanās, bet emociju pārņemtiem nevajadzētu rīkoties. Un vispār aptumsuma periodu laikos neiesaka pieņemt lēmumus. It īpaši tagad būs dilstošs mēnesis, kas nav pats labākais laiks jauniem sākumiem, lai gan es pati tieši pārceļos nākamnedēļ un slēdzu jaunu īres līgumu. Kas vēl? Šajā aptumsumā ir labi uzsākt kaut kādu veidu askēzi vai atteikšanos no kaut kā, kas nāk par labu veselību vai iekšējam stāvoklim, un ir labi to uzturēt līdz vismaz 21. septembrim, kad ir aptumsums, saules aptumsums un koridoru beigas. Un šajā laikā visums ļoti palīdzēs un atbalstīs jums atmest kaitīgos ieradumus. Un vēl aptumsums paceļ upura lomu. Kā zinām, zivis ir empātiskas, bet tas var pāraugt pat pašupurēšanās. Tāpēc vērojiet sevi šīs 2 nedēļas, kad runa ir par palīdzēšanu citiem, dziedošanos, piemēram, ka jūs upurējat savas vajadzības par labu partnerim vai strādājat virsstundas bez maksas, kad ir vēlme izpatikt vai gribas būt vienmēr labajai meitenei vai labajam zēnam. Tas viss iet upura lomas maisām. Tas pa lielam arī viss, ko es gribēju nodot saistībā ar pilnmēnesi aptumsumu. Gaidiet ziņu par meditāciju un lai visiem vieglas transformācijas. Atcerieties arī likt laikus un komentus energoapmaiņai un nošērojiet ar citiem, kam interesē pašizaugsmes tēmas. Atā!